tomēr augstākā izglītība vajadzīga kaut vai tādēļ, lai mainītos tavs domāšanas veids. Jā, arī. Jo domāšanas veids tomēr cilvēkam, kas ir izgājis augstāko izglītību, vismaz bakalaura līmeni, tomēr viņš domā citādāk. Izpratne pret autoritāti, arī sastrādāties ar dažādiem cilvēkiem. Piemēram, tas pašos Zviedros mums bija ļoti daudzi viesprofesori no dažādām valstīm, dažādām kultūrām, kur tu jau iegūsti to priekšstatu, ka visi cilvēki nav tādi, kā tu esi pieredzis viņus redzēt varbūt Latvijā, un domāšanas veidi var atšķirties par ļoti dažādām lietām. Nu, pat tik elementāras lietas kā ģērbšanās, nu, kā mums ir pieņemts, kā izskatās profesors. Kostīmā, kā... Mums bija Zviedru profesors, kas nāca džīnsu miņukos, un viņas teica, mūsu kultūrā tas ir ok. Un tad tu saproti, ka, hei, tas var būt par tādām lietām, par ko tu pat nekad neesi aizdomājies. Cik stingra ir ģērbšanās kultūra konkrētajā vidē. Mums augstskola bija no Zviedrijas profesors, kurš gāja ar irokēzu zaļā krāsā. Tas bija ok. Tas bija ok. Tā kā arī tā cilvēku dažādības pieņemšana arī veidojas. Jā.